Mūsu airētāji. Straumē pagriezīsies un 11 vārtos apērēts labais. Ir straumē, pēc tam pagriezies. Jābrauc pa taisnu. Skolas somus dībēni un smadzenes spērš vārdi. Gudras domas krājas atbalsīt mums kā vakstis. Gudras domas krājas atbalsīt mums kā vakstis. Lamba miera atļauju liekumotu. Esi privāri. Valmiera! Paldies visiem un veiksmi sacensībās! Sākam pulkstens 11. Ir noskanējusi, sportisti gatavojas pirmam braucienam. Gatavojās otram braucienam. Start jau pēc 15 minūtēm. Ceturtā vietā pēc pirmā brauciena. Tāpēc jau ir brauc ar ķerrīti staigā, jo es jau nevaru visu galdu stiensā vienkārši to. Veids ļoti atzīstami. Un redzēsim, kā viņai veiksies šajā braucienā. Arī šeit ļoti tuvu iebrauc pie otriem vārtiem un labi izbrauc šo tad atstrāme ļoti laideni. Un precīzi arī piektajos vārtos, labi tiek ārā, labi iesāk Veronika, un sots sestajos pa daudz sagriež uz leju, diemžēl un noslīd arī uz 7. Veronikas brauciens ir sācies ar nelielām kļūdām, ja tā to varētu teikt, un noteikti viņai ir jāsaņemās un tās lejas daļa jāuzlabo, ja viņi vēlēsies saglabāt vai pakāpties kādu vietu augstāk. Kas pēc šī brieža laika liekas diezgan pagrūti izdarāms, jo Veronika ir 4. ar ātrāvienu mēram 15 sekundes zaudējot 3. vietas īpašniecei. Šajā brīdī esošai Merija Peikera pēc pirmā brauciena. Šeit Veronika kļūdās uz čūsku uz 12 vārtiem, izbrauc garām un nākās braukt pret straumu un tērēt daudz laika. Nevistīmās tā jau devusies pirmā brauciena 3. laika uzrādītāju. Merija Peikera līdz šim sezonas līderi pagājuši gan nepārsteidz viņas apņēmību uzlabot savu rezultātu, jo viņai galīgi nav ierast 3. vieta pēc vienā brauciena. Vienmēr bijusi starp līderiem pēdējos pāris gados, un šobrīd Ielas Bieziņa ir izmainījusi lietu kārtību, tāpēc Merija Peikera ļoti precīzi iesaukuši šo braucienu. Ļoti laideni dodās trasē, pēc kļūdām tīri, izbrauc visu trasu auži līdz pat 10 vārtiem, pieskarās 10. vārtos. Vārtu kārtī nopelno 2 sekundes, kas liedz viņai iespējams pakāpties, bet man ir starpfiniša laiks 43,77 11 vārtos. Parādījies jauna opcija tiesnesim. 43,77 ir ātrāk par 10 sekundēm nekā Veronikai 11 vārtos. Tātad noteikti Veronikai nav izdevies pakāpties kādu vietu augstāk. Tikmēr jau sākus startēt ir nākamā sportiste. Ļoti labi paņem otros vārtus. Elizabete Kurvina no sporta kluba Atvars. Nedaudz sanesinās šajā atstraumē, bet labi tiek tālāk. Skatīsimies, kāda būs viņa startfiniša attiecībā par Igauņu sportistu 11 vārtos. Pagaidām Elizabete iet labu braucienu. Ļoti labi uzņem ātrumu uz 7. lai iebrauktu precīzi tieši tāpatās kā Merija. Ļoti labi tiek ar vienu īrinu ārā, bet trases lejas daļu Merija Peikera veids ļoti labi. Un tūlīt jau redzēsim viņas laika finišā. Tikmēr Elizabete Kurvina tojās 11 vārtiem, kur tiek veikts startfiniša laiks 43,77. Merija Peikera startfiniša. Skatīsimies, kā beidzās
mūsu tautietei no Liepājas Elzbieta Kurvina. Viņas laiks 48,12 sekundes lēnāk, 5 sekundes lēnāk startfinišā. Vai tas var būt? Skatīsimies, kāds būs viņas laika finišā. Mary Baker 98,12. Viņas laiks. 1 sekundi, to pussekundi tomēr zaudēja Ilzai Bieziņai. Ilza Bieziņa šādā līderu pozīciju pagaidām. Mary Baker uzlaboja savu braucienu, bet nedaudz, pavisam nedaudz. Tomēr zaudē Ilzai Bieziņai pirmā brauciena rezultātam. Bet Elzbieta Kurvina tuvojas savam otrā brauciena rezultātam, bet kļūdās 20 svārtos. Startfinišā bija lēnāk nekā Mary Baker, un arī šeit kļūdās, noteikti neuzlabos savu braucienu, tā ka varam diezgan droši teikt, Ilza Bieziņa jau ar savu pirmo braucienu ir parādījusi labāku rezultātu meitenei, vai viņi spēs uzlabot savu braucienu, to mēs skatīsimies. Tas būs ļoti intriģējoši tieši aizejot uz finālu, un uz finālu būs cīņa ļoti interesants, bet Kurvina 104,46 tieši tā kā prognozēts, lēnāk nekā pirmajā braucienā, jo ir nelielas kļūdas, bet tikmēr trasē nākamā sportista Laura Žodziņa no sporta kluba Atvars. Pasaka, vai viņš nestāv priekšā? Jā, viņas laiks startfinišā 57,85, kas ir nedaudz lēnāk kā Veronikai Salačīčītai. Un pagaidām Laura brauc bez lielām kļūdām, noteikti uzlabos savu braucienu, noteikti uzlabos. Un jau nākamā sportista tikmēr Lietuvieta devusies startā Lucija Kubulīte. Ludvika Kubulīte. Un viņas laiks arī izskatās, ka pagaidām ir labāks, bet tikmēr Laura Žodziņa gandrīz apgāžās ceļā no 19 uz 20 vārdiem, knapi notur savu laivas kanti un izdzīvo šajā te braucienā. Otrajā braucienā šīs dienas Valmieras čempionātā, tikmēr Lietuvas jaunā sportista ir kļūdījusies un atkārto vārtus. Noteikti viņas laiks ir tikai cīņai pašai ar sevi, jo atgriežas un atkārto konkrētie vārti, kur ir palaist garām. Un jau nākamā sportista Līsija Milkas, kas sestā bija kvalificējusies fināla braucienam pēc pirmā kvalifikācijas brauciena. Redzēsim, vai izdosies noturēt savējo sesto vietu, kaut vai šobrīd izstāsta, ka viņi diezgan drošā sestajā vietā. Brauciens stabils brauciens. Šeit Līsija Milka brauc nedaudz sliktāk kā savā pirmajā braucienā. Aizcerās šeit astromēs ar 2. un 3. vārtiem, bet atgriežas trases trajektorijā tīri veiksmīgi. Piektos vārtus veids ļoti ātri apštām un tiek uz 6. vārtiem bez lielām problēmām. Līsija Milka no Sindija arēšanas kluba tepat netālu kaimiņos Igaunijā, kur norisināsies rītdienas sacensības. Bet tikmēr Ludvika Kubulīte turpina savu braucienu un aizšķauj garām vēl vieniem vārtiem. Viņa noteikti būtu jāpalaiž garām Līsija Milka no Igaunijas. Lietuviešu sportisti tieši tā arī dara. Ļoti pieklājīgi dāmu stilā palaiž garām Igaunijas sportistu un turpina savu braucienu Līsija Milka, gan arī Ludvika Kubulīte no Regata kluba Lietuvā. Un tikmēr jau nākamā sportista ir devusies trasē. Tā ir Ilze Bieziņa, kas ir kļūdījusies sākumā, kļūdījusies šeit braucienā un izskatās, kaut kas nav kārtībā. Ilzei, atvainojos, tā nav Ilze, 14. numurs. Tā ir Līcija Kubulīte no Regata kluba, arī mēģina izbraukt pēc iespējas vairāk vārdus, jo jācīnās ar savu meistarību. Jāskatās, kā tad viņai veiksies. Tikmēr jau meitenes Ludvika Kubulīte un arī Līsija Milka tuvojas finišam, gāvojas kausa trofejām un arī Valmieras čempionāta tituliem. Tikmēr gaidām jau nākamo sportistu uz starta. Tā ir Ilze Bieziņa, pārsteiguma autori pēc pirmā brauciena. Redzēsim, kā padosies viņai šis te otrais brauciens. Ilze Bieziņa no Valmieras skolas līdz šim ātrākais rezultāts un arī saglabā savu pozīciju. Līderes pozīcija jau šobrīd, tas ir zināms, 97,69 ir ātrākais laiks starp meitenēm. Mary Baker 98,18. Tas ir nepilnu pussekundi lēnāk, bet tomēr lēnāk. Un tās tikai papierai eļu ugunī. Un būs ļoti interesants fināla brauciens.
Un tikmēr līdz šasošā līdere dodas jau kā uz finālu un grib parādīt savu labu sniegumu no otrajā braucienā. Jānobrauc stabils brauciens, lai parādītu pats sev, ka var nobraukt 2 stabils brauciens, kas ir ļoti svarīgi. Nu, Johaidi ielīdz. Šajā kontekstā, lai aiziet uz labu pārliecību uz finālu. Ilza Bieziņa labi izbrošot Astraunu, ļoti labā ātrumā iet uz 5 vārtiem, galvenais precīzi. Šeit ap štangu un ārā. Nedaudz kļūdās, pieskarās 2 sekundes klāt. Ilza Bieziņa šāds kļūdas nedrīkst pieļaut. Ja vēlās nobraukt ātru braucienu arī šeit. Pieskāriens redzam, ka Ilzai tomēr zināms nārvu spriegums ir. Noteikti šajā vecumā viņai jāpārvar dažādi iekšējie procesi, bet pagaidām prasā iet tīri ātri. Un skatīsimies, kāds būs viņas laiks starpnišā attiecībā par konkurentēm. Un par konkurentēm jau Ilzas laiks arī šeit Ilza kļūdās brauc atmuguriski, ne tā kā pat taisno 44,84, kas ir nedaudz lēnāk nekā Mary Baker. Joprojām temps ir labs, bet kļūda jau pēc 12 vārtiem briedz. Ilza noteikti tieks uzlabot savu rezultātu finišā. Otrais brauciens noteikti nebūs ātrāks, bet Ilzai jābrauc šīs kā labs treniņu brauciens un jāturpina ātri. Tieši tāpat ātri ērēt, lai gūtu pārliecību uz finālu. Jo finālā ir tikai viens brauciens un nav iespēju. Pasaka, lai viņš aiziet prom. Atkārto šeit precīzi 18 vārti. Lasums 20 vārti Ilza laiž garām. Un Ilza arī šeit brauc precīzi ap štangu un uzreiz ārā. Ļoti ātri, ļoti labi. Un gaidām, kāds tad būs viņas rezultāts finālā. Bet tikmēr jau nākamā sportiste Linda Laidiņā ir 5 vārtos. Ļoti labi arī veids pirmo braucienu Linda Laidiņa. Nedaudz, varbūt kāds vārds, bet viņš uzdevums šoreiz ir izbraukt visu. Un Linda to arī izdarīs. Esmu pārliecināts. Laika Linda Laidiņa varēs paveikt labāk, pieveikt labāk vecumu. Ilze Bieziņa 111,13. Sliktāks laiks, krietni sliktāks nekā pirmajā braucienā. 13 sekundes zaudēja pret savu laiku. Tas nozīmē, ka tiešām bija padevies lielisks brauciens. Un ar šo viņa arī pārsteidza visus šodien, es domāju, visu slalom sabiedrību. Un ļoti interesanti būs skatīsies, kāds būs viņas laiks finālā. Tikmēr Linda Laidiņa labi šeit brauc pa čūsku. Izslalomē 1,2,3,4 un tiek 15 vārdos uzreiz jāgriež ārā un droši jābrauc ar rekordu. Pēc kā ar vienu īriem tiek ārā Linda Laidiņa ļoti labi aiziet uz 16,17. Tikmēr jau nākamā sportiste Gabriela Kristīna Tirzīte no Valmieras. Arī ļoti labi ir iegājusi sacensību apritē. Šeit braucienā cīnās ar straumu redzumu zobus sakodusi jaunā meitene ar 17. numuru. Un viss viņai ir kārtībā, viss vēl ir priekšā tieši tāpat kā Ilzai Bieziņai. Nedaudz retrāt 11 vārtos, bet mēģina ielikties arī 12. Gabriela Kristiāna. Un kaut kas te viņai arī izdodās. Ļoti labi. Jaunā meitene sev piesaka sacensībās un grib nākotnē pakonkurēt ar vecākajām sportistēm un parādīt savu laivu pārvaldīšanas prasmes un uzlabot noteikti sniegumu no treniņu uz treniņu, no sacensībām. Tā kā noslēdzošā sportista trasē Gabriela Kristiāna Tirzīte no Valmieras sporta skolas. Un šobrīd rezultāti ir tādi, kā ātrākā šajā otrajā braucienā Mary Baker, bet viņa nav apsteigusi pirmā brauciena rezultātu no Valmieras jaunas sporta skolas pārstāvošo Ilzu Bieziņu. 97,69 ātrākais laiks meitenēm, 98,18 otrais rezultāts un 102,62. Līdzīga secība arī meitenēm pirmajā trīniekā pēc pirmā un otrā braucienā. Jaukajā trasē šīs dienas Valmieras čempionātā ļoti uzmanīgi iesāk precīzi otrajos vārtos cauri Astraunai. Šis izlidot cauri akis un redzam, kā notur savu laivas virzību uz 5 vārtiem precīzi arī šeit. Gribētos varbūt mazliet ārāk trajektoriālās 8 vārtiem Acis Bērziņš. Prīvūdiņu klūku pārstās nedaudz noslīd no 7. vārtiem, lai arī ātrāk. Bet Atim viss, kas stabili jānobrauc, pats galvenais saglabāt vietu 12. un nobraukt tīru braucienu. Un nedrīkst kļūdīties, bet arī nedrīkst nekur kavēties, jo tepat jau vien ir tie visi sportisti, kas vēlās nokļūt finālā un atbrauc pa taisno ļoti labu trajektoriju, varbūt pat daudz pat sagriež un uzreiz atpakaļ. Ati ļoti labi šeit precīzi, Atis Bērbrībi ūdeņi ļoti labi izbrauc šo te sekciju un skatīsimies, kā veiksies tālāk. Pietiks spēki, jo atgādāšies spēkam ir liela nozīme tieši šajā trasē.
jo tieši finiša sadaļā veidojās laiks pēdējos 7 vārtos. Un tikmēr nākošais sports Tarmo Peikers 6. pēc pirmā brauciena devies trasē. Ata Bērziņš starfinišs. Laiks 44,44. 4 mīļākais cipars. Cerams, ka arī 4. vietā ierindosies. Startfinišā 11 vārdos 64,44 Atim laiks. Redzēsim, kāds būs Tarmo Peikera rezultāts. Tarmo arī ļoti labi iesācis. Labāk nekā Atis paņem 17 vārds. Burtiski jau vienu īrienu tiek uz 8. ārā izlido Tarmo Peikera. Arī šeit precīzi grib. Neviens kļūdās. Un 12 vārdos viņa rezultāts un startfinišs ir man tulīt ziņos. Iesnišu asistents 43, 39, 4 sekundes ātrāk Atim Bērziņam. Labākais startfinišs šobrīd Tarmo Peikers, arī ļoti precīzi 15 vārti. Klasē, Renārs Sprejs otrajā vecumā mēģinās uzlabot vēl savu rezultātu. Esmu pārliecināts. Renārs un šeit būtiski ielido otrajos vārtos, pieskarās, izlidot caur astromēku pa taisnāko trajektoriju, bet 2 sekundes nopelnīts. Viņš var atļauties šeit, redzam, kā izdrauj sevi ārā, burtiski iznīcina šos te vārtus. Renārs Sprejs, ātrākais laiks pēc pirmā brauciena. Renārs startfinišs būs fantastisks, vienīgs sots. Pagaidām varētu traucēt un uzlabot savu rezultātu pēc pirmā brauciena, bet pagaidām viņš iet ļoti ātri, 11 vārdos, redzēsim startfinišs ātrākais. Līdz šim Tarmo Peikera 40,39. Un 35, 85, 5 sekundes Renārs apmēri jau pūst trasē. Tarmo Peikeram 6. vietas īpašniekam. Un šeit arī ātrs ir Renārs. 5 sekundes ātrāk 11 vārtos. Renārs veids viņa laiks pirmā braucienā 78,17. Lieliski startē un redzam Mārtiņš Maciāls ir ieskrējies. Un tikmēr Renārs veids savu pēdējo sekciju trasē veids brīnišķīgi. Mārtiņš Maciāls arī startā ir devies un vienkārši izlido cauri astromei. Pa taisnāko trajektoriju. Startfinišs būs vienkārši fantastisks Mārtiņam, ja viņš turpinās tādā garā. Mārtiņš ir ļoti ātrs, redzam kā laiku dzēd uz priekšu. Mārtiņš un arī šeit ar vienu īrienu. Mārtiņš Maciāls pēc pirmā brauciena bija 8. vietā un grib pakāpties, noteikti grib pakāpties. Sports klubā Tvars pārstāvs, būs labs startfinišs. Pagaidām 3,85 ir ātrākais. 37,01. 2 sekundes lēnāk par Renāru, bet Mārtiņam vēl pustrāsa priekšā. Redzēsim, 2 sekundes zaudē Renāram šeit. Bet Renāram sots, lai Mārtiņš spēs uzlabot Renāru laiku otrajā braucienā un būt ātrākais. Un to mēs redzēsim pavisam drīz. Un šeit ļoti labi, gribēju teikt ļoti labi, bet kļūdās Mārtiņš Maciāls, kas 16 vārdos ātri atgriežas un turpina savu braucienu. Tikmēr nākamais sportists trasē Linārds Laidiņš. Iesācis uzmanīgi tieši tā kā pirmā braucienā. Labs rezultāts Linārdam. 4. laiks pēc pirmā brauciena šobrīd. Skatīsimies, kāds būs viņa attiecības ar startfinišu 11 vārtos. Pagaidām ātri. Iet ļoti labi šeit un ļoti labi bez sodiem. Lūdzu, kā Mārtiņš iesāka un ļoti labi izlido, nenotur varbūt pareizi kanti un nedaudz zaudē savu trajektoriju, īsto trajektoriju, to, ko bija plānojis, bet šeit precīzi un tiek ārā uz 11 vārtiem, kur viņa startfiniša laiks attiecībā pret Renāru Freju 35,85, 37,17, nedaudz lēnāk kā Mārtiņam, bet 2 sekundes zaudē Renāram Frejam, 37,17, tātad pusotra sekunda atvainojās, un teātri bija, un šeit kļūdās Linārds Laidiņš, redzam, arī šie te pieredzējušie jaunieši kļūdās šajā 15 vārtu atstraumē. Un Linārds Laidiņš neuzlabos savas pozīcijas visdrīzāk, bet startfinišs bija gan labs. Linārds Laidiņš vēl viens brauciens finālā, noteikti iekļūst, bet finālā būs jānobrauc labāk kā šobrīd. Linārdam Laidiņam nozīmēs sports kostīmā. Lietuvas sportists Marijus Vilkaitis no Regata kluba ļoti labi iesācis, bet pieskarās 4. vārtiem ar Laivas Purgalu un ļoti uzmanīgi un tādā mierīgā stilā nedaudz pa dziļu astraumē. Marijus Vilkaitis noteikti nebūs labākais startfinišs attiecībā pret iepriekš minētiem Latvijas sportistiem, kur Renāram labākais 35,85 11 vārtos. Marijus Vilkaiša laiks ar sodiem 4. un 10. vārtos būs 42,37, kas ir krietni lēnāk nekā līderiem, esošajiem līderiem, bet kurā gadījumā Marijus Vilkaitis iet uz finālu.
Un pagaidām viņš bija 11. No šādu braucienu jāmēģina būs saglabāt vietu šajā 12. Redzēsim, vai viņam tas izdosies. Top 12 jāiekļūst Marijusam Vilkaitim. Tikmēr jau nākamais sportists trasē Mārtiņš Steinbergs. Sportists, kurš noteikti grib uzlabot savu sniegumu. Labi, ļoti labi izsladina Tomega laiva. Turpina slīdēt. Var redzēt, ka nevienā brīdī nenoraustījās un neapstājās. Ja tā Mārtiņš turpinās un saglabās arī šeit lieliski. Mārtiņam ir izdevies. Treneris iedos vadošs norādījums. Mārtiņš nerausta laivu un ļoti šeit nedaudz tomēr noslīd. Neizdodas viņam izpildīt tieši tā pašu, ko darīja pārējie. Mārtiņš labi ir iesācis šo augstu tīri un ļoti laideni izbrauca. Un arī šeit precīzi ļoti labi Mārtiņam padodās šie 10 vārti. Redzēsim 11 vārti, vai viņš izbrauks tikpat pārtālāks. 40-18 ir Mārtiņa startfiniša laiks. Zaudē Renāram 3 sekundes, bet tā atvainojas vairāk, 4 sekundes un vairāk, bet Mārtiņš joprojām ir ātrs un finišs ir ļoti svarīgi šeit visiem sportiem, jo šī leisdaļa tā, kas veido laiku un tikmēr nākamais sportists. Klaus Sauznieks ir trasē. Sportklub atvars pārstāvs, 3. ātrākais laiks, ļoti labi paņem šo 2. vārds. Īlidot cauri Astraumei. Ļoti labā tempā iet uz 5. vārtiem, redzam, kā viņam pados uz 5. Šeit nedaudz ieķerās, nenodrukāja savu kangu, bet viss kārtībā ir ātri tiek gan ārā, un šeit precīzi ar vienu īriem, bet nolai atkal nomet savu laivu un zaudē kustības virzienu. Kāds būs viņa startfinišs? Viņš bija 3. ātrākais. Nedaudz zaudējot Mārtiņam Peikaram no Igaunijas. Pēc laika korekcijas dažas sekundes 10. un Klaus Sauznieks. 38-28 ir viņa laiks. Ļoti labs startfinišs Klāvam Mauzniekam. Nodrošināt šādu tempu, var uzlabot savu pozīciju, braukt uz finālu. Galvenais uzlabot pārliecību, ka var nobraukt labu braucienu. Klaus Sauznieks, sporta kluba atvars, pagaidām tīrs brauciens. Viņa izpildījumā vai pietiks spēka fināla. Tikmēr jau nākamais ieskrējies kā tāds nezvērs ir Leonards Pailsons un uzšauj pa štangu tieši tikpat nežēlīgi kā ieskrējies. Leonards Pailsons, sporta skola. Ozamīgs sporta skola, precīzi šeit 5. vārti. Un skatīsimies viņu startfinišu laiku 11. vārtos, vai viņš spējas apsteigt Klāva Uznieka 38,28. Un attiecībā pret savu komandas biedru Linārdu Laidiņu, kur tad būs Leonards Pailsons, 11. vārds, brauc ar rezervi. 38-20 arī ļoti labs laiks, līdzīgs kā Klāvam Mauzniekam. 38-28 tā iet līdzīgā tempā. Leonards Pailsons jānotur Leonardam. Fiziskā sagatavotība ir gana labi, lai viņš noturētu līdzīgu tempu līdz finišam. Diemžēl daži sodi, iespējams neļaus viņam pakāpties rezultāts augstā, bet kopumā šobrīd ir ātrākais līdz šim ir Renārs Frejs 80-13 un Tarmo Peiker ar fantastisku 85-52 ir otrais līdz šim, bet Leonards Pailsons gribēs pamaisīt šo visu situāciju, jo 88-41 Klāvam Mauzniekam, kuram bija līdzīgs startfinišs 11. vārdos. Leonards Pailsons laiks varētu būt ļoti līdzīgs Tarmo. Redzēsim, finiša veids ļoti aktīvs spurta Leonards Pailsons. Kāda šo sportistus mentālo sagatavotību un arī noturību šajos sarežģītajos apstākļos, bet sākās cīņas starp jauniešiem. Un šobrīd mēs redzam, ka nestartē 10. numurs, Ernsts Lāriņuks, bet atvainojos 27. numurs, bet 28. numurs Artur Funkneris startā. Mēs kā Pirika pārstāvis devies trasē. Bet ļoti interesants cīņas vēl priekšā. Mārtiņš Steinbergs 90-79 ir uzlabojis savu rezultātu. Attiecībā pret savu pirmo braucienu. Pār 2 sekundēm. Bet noteikti ir vieta, kur pierlikt. Un Mārtiņš Macijāls ļoti labu rezultātu parādījis, bet diemžēl kļūdījās. Un tieši tāpat kā Linārds Laidiņš, bet finālā vēl viss priekšā. Tikmēr Artur Funkner no Igaunijas kā Pirika kluba turpina savu braucienu klases izdaļā. Un jau nākamais sportists Dāvis Valters Paņēvis no sporta kluba Atvars. Ir trases vidusdaļā. Un noteikti gribēs pakāpties kādu iet augstāk. Valters Paņēvis
bija 13. uzreiz aiz strīpas, aiz finālistas strīpas, rezultāts ir 12:03. Viņam jāuzlabo savus rezultātus, lai iekļūtu finālā. Valters Paņēcis no Sporta kluba Atvars. Viņa startfiniša rezultāts 45,33. Arī gana labs rezultāts. Savā startfinišā, lai tomēr pakāptos kādu vietu augstāk un iekļūtu finālā. Valters Paņēcis no Sporta kluba Atvars. Pagaidām veids stabilu braucienam nelielu kļūdiņu šeit Čūskā 11, 12, 13, bet pietiekami labi. Un nākamais sportists startā Dāvis Jozeps, Rīgas vairēšanas klubs. Pirmā braucienā Dāvis Jozeps. Dāvis Jozeps atradās 14. vietā, viņa uzdevums ir nokļūt finālā. Dāvis Jozeps laiks bija 112,1, bet 8 sekundes jābrauc tīri, lai iekļūtu finālā šeit starp 12 labākajiem vīriem. Un, lai iekļūtu 12. ir jānobrauc ar rezultātu vismaz 106 sekundes. Dāvimos, ka būs jāuzlabos rezultāts, bet jābrauc šeit pa taisno, un to viņš arī dara. Dāvis Jozeps ļoti labi šeit iztaisno savu čūsku un brauc ļoti labi pat taisno. Dāvis Jozeps startnišā 50,15. Un tā lēnāk kā Valters Paņēcis, bet brauc stabilu braucienu. 76. Ar šādu rezultātu viņš iekļūtu finālā. Jā, vien nebūs vēl sportists, kas uzlabos savu rezultātu pēc pirmā brauciena. Un sportists startā Hugo Jārčuns no Dānijas sporta skolas. Hugo Jārčuns pēc pirmā brauciena bija 10. Sev nodrošināt savu vietu finālā. Viņš tos mēs sekundā, ko redzēsim, jo Dāvis Jozeps gribēs panākties kā vieta augstāk, bet Hugo Jārčuns pagaidām brauc tīri. Tīri pārējušās 2 sekundēs, 10. vārtos. Vispār nedzird neko. Salīgt roku, atspiedienu, un vēl vien tā pašu āķi iemet, bet viss labi tiek garām šiem 9 vārtiem. Hugo Jārčuns izmantos atsalēs tās priekšrocības, un tiek ļoti labi šeit Čūskā izbrauc. Un tiek uz 5 vārtiem, Hugo Jārčuns startfiniša laiks 46,56. Ātrāk nekā Dāvis Jozepam. Jā, Hugo Jārčuns saglabā šādu tempu. Iespējams, arī viņš uzlabos savas pozīcijas un nostiprināsies fināla zonā. Starp kā viens Jūlākas sportistiem. Un vēl nākamais sports. Un šeit Hugo ļoti precīzi. Nedaudz pietiekami precīzi. Un kļūda nākamajiem sportiem. Iegūtā atkal viņam pajūta šajā sekcijā. Bet Hugo Jārčuns ir finišējis. Un Hugo Jārčuns laiks. Otrajā braucienā ir 99,03. Hugo Jārčuns ir uzlabojis savu rezultātu ar šādu laiku. Viņš saglabā savu 10. pozīciju. Pagaidām. Kļūdījās, ietāki nevajadzēja kļūdīties, un arī šeit nepadodās šita trase. Šodien nebūs Ralfa diena. Spreiz nopelnīja 50 sekundes. Tiesneši vērtējuši kādu no viņa vārtiem ar 50 sekundēm, un viņa laiks ir 2,13. Tieši tā, tas jau tiesneši nopelnīja, bet jūs līdzīts ir devies trasē. Slavenais tiktokers un instagramers, influencers, vairēšanas slalomists, mazais cenzons vienā personā, Ozolnieks sportskolas pārstāvs, jūs līdzīts ir trasē. Un uzšauj tomēr pa vārtu kārti ar laivas galu. Tas nav tiktoks, tā ir laiva, un šeit nav tik vienkārši. Jūs līdzīts 11. vārtos ar startfinišu. 50-42 ļoti labi un atpūliski veids 12. vārds. Jūs līdzīši 5 startfiniši 50-42. Viss iespējas jūs tam pakāpties kā vieta augstāk. Šobrīd jūs līdzīts atrodas 15. pozīcijā pēc pirmā brauciena. Vai jūs uzlabos savu rezultātu, to mēs redzēsim, bet jau nākamais sportis startā. Ļoti labi iestājas pagājušā brauciena. Diemžēl pabeidz netik labi. Rīgas vēršanas kluba pārstāvis
Ingars Adamovičs, ļoti labi šeit šobrīd iznāk, un šeit knāta trāpa. Izskatās arī noslīd uz 7. vārtiem Ingars, līdz 6. pagaidām diezgan veiksmīgi, un šeit jūstās, ka Ingaram pietrūks spēku, Jauns Raišāns garām šiem te 6. vārtiem. Tik cerīgs sākums, bet garām 6. vārtiem Ingars Adamovičs nākas atkārtot, līdz ar to viņš ir izdarījis visu, kas bija darāms šajā te braucienā, lai sabojāt savu dienu. Līdz ar to Ingaram jāturpina savus braucienus un treniņa režīmā jāmēģina uzlabot savus rezultātus. Ingars Adamovičs, Rīgas Ārēšanas klubs. Ingars Adamovičs startfinišs būs ne tik ātrs, jo nākās zaudēt daudz laika. Ja ar Justam līdzīgi tas bija 50,42 sekundes, un Ingaram Adamovičam tas ir 84 sekundes, 30 sekundes. Ingars vismaz pavadīs ceļojot pa šo te upi šurpu turpu. Tādējādi neuzvarot labs nav. Bet Jūs Līcītis 109,28. Jūs Līcītis ir uzlabojis savu rezultātu par 7 sekundēm. Un Ingaram Adamovičam šodien nolūkā noteikti jāros līdz galam. Arī šī te sarežģītā trases lejas daļa, kas nebūtu nav vienkārši. Šeit Ingars labi tiek ārā no vārdiem un skatīsimies 20. vārds, kā viņam izdosies ap štangu un ārā uzdos pirmajiem. Diemžēl kļūda, tas liedz Ingaram pagāties kā vieta augstāk. Un jau gaidam nākamos sportistus. Teodors Meijers, sporta kluba atvars, šeit jau atpožas šo te apstraumi un ceļu no 2. vārtiem. Bišķiņi skaļāk. Teodors Meijers, es zaudēju. Bišķi skaļāk vajag uzlikt. uzlikt. Līdzīgi krietni un noteikti būs jāpacīnās ar savu vienaudu. Šajā te trases daļā, redzēsim, ja jūs līdzīgs laiks 50 sekundes, atskies laiks Teodoram Meijeram. Un kāds būs viņa laiks iepsies vārtos kā startfiniši. Tā bija ātrāk. Sporta kluba atvers pārstāvis. Un lielisks jaunības ir viņa startfiniši. Dos pilnīgi citu azartu redzam. Sportisti startfinišā zina, kāds ir viņu rezultāts. Un Teodora Meija rezultāts ir 57,67 sekundes. Un kļūda šajos 20 vārtos. Vairāk tikai uzskata, arī kļūda un tikmēr nākamais sportists. Dēvids Bergfelds. Dēvids Bergfelds no sporta kluba. Dēvids Bergfelds no Ozolnieks sporta skolas. Arī ļoti labi iesācis Dēvids. Un šeit precīzi izbrauc šos vārdus nedaudz noslīd uz 7. Nenotur lai uz pūgalu. Pareizā virzienā Dēvids. Bet apņēmības pilns atgriežas trasē. Ļoti labi turpina Dēvids. Ozolnieku jaunais sportists. Un skatīsimies, kāds būs viņa startfinišs pēc jūsu Līcīti. Un šeit garām nav startfinišs pagaidām Dēvidam. Nākās pārēt pa straumi. Kur tad tu Dēvid brauks? Tur jau nav vārtu. Droši vajadzēja braukt augšā pa putiņu. Un tikmēr jau nākamais sportists ir trasē. Henri Pārnoja no Sindija ērēšanas kluba. Tikmēr Dēvids Bergfelds domā, vai iet pa mursu vai neiet. Nē, labāk būs braukts augstāk, drošāks variants, bet tomēr. Un tikmēr Henri Pārnoja kļūdās savā 2. braucienā, bet Dēvids Bergfelds izdomā, ka tomēr nebrauks pa mursu pareizi iespējams, pareizi faktiski cīņa ir, bet mursa nav. Aiziet uz 12 vārtiem, Dēvid, viss kārtībā, viss savu priekšā. Un tikmēr Henri Pārnoja no Sindija ērēšanas kluba Igaunijā cīnās ar savu 2. braucienu, ļoti labi iesācis 1. braucienā. Santiago cerīgs ir savu 2. braucienu, Henri Pārnoja. No 1. braucienā veic savu braucienu 114 sekundēm, šorīt rezultāti 203. Šoreiz būs nedaudz vairāk. Tomēr jaunas sejas lomā vienmēr ir interesanti sastaps. Un Henri ir
tieši šāds te jauna ievedums mūsu sacīk seriālā. Un par rītdien pavisam būs cita spēle, Henrijs būs es trasē un varēs vadīt pilnīgi citu sniegumu, Sinti kluba pārstāvis. Šeit Lamberā šī trasa mums sagādā zināms izaicinājums. Henrija Tārnēm. Sportisti pēc Henrija. Šajā klasē, bet Henrija brauc pa taisnā. Pagaidām gribēja teikt veiksmīgi, bet kļūdās Henrija. Atgriežās uz 20 mākiem. Nākamais ir jābrauc pārtraumu, tieši to viņš ir dara, bet nākamais sportists Maksims Zakrevskis trasē. Uzumnieks sports. Kā Roberts? Labi, es uzlaboju pa Kaunādu sastāvis. Un jau 99,2. Ja man nebūtu sodiņš, tad man būtu 95. Ja? Atlaist, es esmu 9. Uzumnieks sports. Izšķiet atstraumē. Un beigās kaut ko atkārtot. Es tiek finālā, ja? 39. minūtes. No reiķinājumi izskīt finālā. Atkārto Maksims un turpin savu braucienu. Lieliskais stilā to izdara. Un piektajos vārtos arī precīzi Maksims Zakrevskis. Gandrīz Maksims aizrauj. Viņš nebija cauri. Turpin savu braucienu. Viņš ir uzsācis sastoto vārdu braukšanu. Viņam nevajag 6, 7, viņš var nebraukt. Bet labi, viņš malicis cīnās. Viņam ir tie 50 papieni. Bet viss jāturpina Maksimam. Bet malicis cīnās. Labi, veci cīnās. Feliksas Kubīlijus, jaunākais šīs sacensību dalībnieks 2016. gadā dzimis jaunietis brauc bez priekšauta, kas jau ir apsveicamīgs. Šādā ūdenī bez priekšauta, lai kāds lielais tam mēģina nobraukt, redzēs, vai viņam tas izdosies. Bet Feliksas Kubīlijus mierīgi. Maksims Zakrevskis. Starfiniš. Minūte 20:32. Un Feliksas ir palies trasē. Tieši tādā pašā stilā bez priekšauta. Kāds brauciens bija? Kliba pārstāvis. Jau nejūt sodīt, tas būtu Tomēr Feliksas ir ļoti atmīgs pilns, netiek pēc naudu šajā te vietā. Šīs te jaunais 2016. gadā dzimis jaunietis. Un redzam, viss kārtībā atgriežās uz priekšstāvātiem. Svarīgi izbraukt pārāk pa labi, galvenais laicīgi izbraukt un neiekļūt šajā te muciņā. Jābrauc ārā Feliksam pa labi. Bez priekšās, cik jāš kreisī. Cīnās ar šo te straumu šajā tiešām zināt kā tādu kartu peli. Feliksas lieliskā stilā uzkapā, bet netiek uz pašredzamiem vārdiem. Davai, opa pauzi! Veci, davai, opa pauzi! Davai! Feliksas! Un tā ir samaksa par to, ka sportists neirēja šajā vietā. Un Feliksas izstrādās šajā sastāvā. Viss kārtībā Feliksas. Feliksas. Jā, Feliksas arī tulīt tiks izglābts. Un vēl viens sportists ar pilnīgi jaunu zilu laivu zelta otrastiem brīnišķīgā stilā dodās trešo vārtu virzienā. Tas nav neviens cits, kā noslēdzošais sportists šajā K1 laiku klasē Olivers Šekers no Rīgas airēšanas kluba. Ļoti labā stilā. Redzam, kādā ātrumā Olivers nesās šeit trasē, vai viņš ir izdosies iebraukt labāko 12-niekā. Olivers Šekers bija tieši 12. noslēdzošais
savā pirmajā braucienā rezultāts 106,64. Vai viņam izdosies uzlabot savu rezultātu? Vai viņam pietiks ar 106,64? To mēs redzēsim. Olivers ļoti labi ir iesācis savu braucienu. Un šeit tiek uz 3 vārtiem atgriež atpakaļ. Un Olivers labā stilā turpina šobrīd savu braucienu un noteikti gribēs pacīnīties par finālu. Olivers Šefers no Rīgas ēšanas kluba un pacīnīties ar lielākiem vecākiem sportistiem. Olivers labi šeit izbrauc, atliek tieši tāpat pabeigt savu braucienu Oliveram Šeferam. Un viņš būs finālā. Ar šādu braucienu noteikti jāiekļūst finālā. Olivers Šefers pieskarās ar tam tiem vārtiem, nopelnot tādējā 2 sekundes. Un tikmēr noteikti lāpšanas darbi. Un viss notiek. Olivers Šefers dodas uz finišu, precīzi šeit un nedaudz nogājuši savu laivu. Un Olivers ir kā noslēdzošais finišējs K1 laivu klasē vīriešiem. Olivers Šefers ar 11 rezultātu 105,82 uzlabo savu rezultātu par 1 sekundi. Un 12. Dāvis Jozeps kā noslēdzošais Rīgas ēšanas kluba pārstāvs ar rezultātu 101,76 ir iekļuvis sacensību finālā. Un meitenes ir braušās klasē 3 drosmīgās meitenes C1 laivu klasē. Un brauc tikai Ilza Bieziņa šobrīd. Un kļūdās pie 5 vietos, bet Ilza saprot, ka katrs brauciens ir kā treniņu brauciens. Sacensībā tas ir desmit lēts brauciens. Un šajā braucienā notiek ļoti noderīgs. Ilza Bieziņa no Valmieras sporta skolas. Labi. Pirmais brauciens 199, Kolmēts 89, bez sodiem bez nekā. Otrais brauciens bija 2 sekundes sods, un bija 199, Kolmēts 02. Man būtu bijis kaut kāds mazāk bez sodiem. Tajā sezonā, manā sezonā bija 9. vieta tagad. Tiek finālā. Bērziņš, Marijus Vilkaiks un Bātis Jozeps. Kajakānīgs, kanojā. 12 atnākamo sportistu saraksts. Un tikmēr Ilza Bieziņa C1 laivu klasē ļoti labi turpina savu braucienu arī C1 laivu klasē. Katrs brauciens ir kā treniņu brauciens, atgādināšu to vēlreiz. Un kā iedīgā brauc savu otro kvalifikācijas braucienu šajā laivu klasē. Un tāds viņai dos zinās priekšlikums un treniņu attiecībā pret konkurentiem. Labi, ka es palicošu brenda. Ilze Bieziņa no Valmieras sporta skolas. Līdz šim steiguma autori. Pirmajā braucienā rādīja ātrāko laiku. Un tāda arī palika ātrākās traucīkumiem šodien. Jaunā Valmieras sportista pārsteidzoši pirmā braucienā. Tomēr Olbrējātais trenēri un piedūt meistarības. Un Ilza nobrauc 13 sekundes vairāk nekā pirmo braucienu. Tādēļ savu pirmo braucienu iekļūst finālā. Tā un tā redzam, ka iestartēja Haidars Eiduks, pieredzējušais sportists. Labi tiek ārā no tiem vārdiem. Pārvadien savu un iegūst tādu inventu. Spērieni to vienkārši aizlido. Eiduks precīzi 5 vārtus ar vienu inventu tiek ārā. Ļoti, gribēju teikt, ļoti labi emocionālo darbu iegūst 5 vārtus uzreiz nopelna 2 sekundes. Eiduks ar tādu emociju tev. Domāju, ka dosies trasē. Un būs nepārspērs, bet šobrīd pirmais numurs rāda vienkārši stabilu braucienu un mēģinās saglabāt savu otro pozīciju. Šeit pārāk daudz griemdē tieši tāpat kā pirmajā braucienā. Nespēja braukt pat taisno. Vajag pareizsakot, pirmajā brauc pat taisno, bet ne pārāk ātri. Un šeit Haidars Eiduks atgriežās trešas trajektorijā. Viņa uzdevums saglabāt spēkus līdz finišam, jo šī pēdējā transsekcija prasa ļoti lielu uzmanību un arī spēku. Tikmēr nākamais sportists noteikti gribēs pamainīt lietu kārtību, jo pirmajā divniekā redzam, cik ātri izdots otros spēkus. Šīs tā Lietuvas sportists Visvaldas Puputis no Regata kluba Lietuvā.
This is athlete from Lithuania, Regatta Club. Only 50-second penalty deny his first run. Good time from the top 3 places. And he's ready to make small rehabilitation from the first run. And will really be better on the second run. And Visvaldas Pumputis showing the good technique here in the middle, how to paddle these gates from 11 till 14, and till that moment he nails the 15, and he's really fast, and I believe he can beat also the result of Chris Shozos. We'll wait for the time. In a few seconds we will see the time. What will be the result of Visvaldas Pumputis. In the 11th gate it was 42.70. It's 2 seconds faster than Ivar Seiduks. So that means he will change really the standing after the 2 qualification runs, and will be definitely in the final for C1 men's category. Otrais brauciens arī Rīgas Nevešanas klubu pārstāvim Dāvim Jozepam. Un Dāvis Jozeps šeit kļūdās Dāvis Jozeps un noslīdus sasniem mārtiem, un noteikti neiesaistīsies cīņā pār vietu finālā. Diemžēl Dāvids arī uzlaidosies, tas neizdosies. To četrniekā, lai cīnītos ar finālu dalībniekiem, kāds uzlīgi uz šā kāda klasē labāko četrniekā. Un redzam. Vietējais Vānars sportists rotajos vārtos. Eduards Sloka. Viņš veic pietiekami labu braucienu, bet ar nelielām kļūdām pirmajā braucienā. Eduards Sloka. Un viņam šeit Dāvis Jozeps vienkārši pienesās priekšā. Eduardam Slokam. Dāvis Jozeps jau nedaudz zaudējis orientāciju trasē. Un Eduards Sloks turpina savu braucienu, un Dāvis Jozeps tieši tāpat. Labies sportists, Alexandrs Korskos, jaunais Censons, brauc nedaudz lēnākā. Pirmajā braucienā droši grib pārbraukt uz 11 vārtiem un brauc pa taisno. Tieši tā būtu jābūt spēcīgi pārmetienā un pa taisno. Ir atbalstītāji 56-86 Eduards Sloks starpiniši. Un Eduards dodas ļoti labā tempā uz otro daļu. Eduards Sloka, Valmīras sports kolektīvs kā trešais uz pirmā brauciena. Rezultāts 133.64. Vai viņam izdosies uzlabot savu rezultātu? Tūlīt pat redzēsim. Eduards Sloka. Un viņi noteikti atskaits laiks. Eduards ir veicis labu braucienu, izskatās, ka atbalstītāji viņam netrūkst. Un Eduards ir pietaupījis spēkus un redzam, kā šurpina laivu uz finišu. 113.27 par 20 sekundēm uzlabojas savu rezultātu, kas ir ļoti apsveicami. Un tikmēr jau nākamais sportists trasē Maksims Zakrēks, kas arī C1 laiku lasē Ozolnieks pārstāvjiem. Viens no retajiem C1 laiku pārstāvjiem un vienīgais. Vienkārši apsveicami Ozolnieks ir C1 laiku lasē. Un Maksims Zakrēks ir ciešākais šī klasa pārstāvs. Viņš domā izdarīt dažs lēnāk Maksimam. Viss kārtībā viņš tālāk. Jā, Edvards ir piecos vārtos, viss valsts brauc. Maksims Zakrēks paskatās viencienātie, bet jāierē, Maksimam jāuzvērē, lai neapgāstu. Mēs varam tieši tas kā sanāk lietuviešu sportistam Feliksas Kubiliusam. Ir jāierē, jāsaklabā braukšanas ātrums Maksim. Un tā tu būsi drošībā. Un redzam, nākamais sportists ļoti aktīvi iestāds C1 laiku klasē. Pirmais neveiksmīgs K1 laiku klasē no Rīgas Nevešanas kluba. Palika uzreizēs 13. uz finālu.
Olivers Šēfers mežaļa laivā. Vai viņam būs veiksmi tieši mežaļa laivniekos labāko četrniekā, viņam jāapsteidz savs konkurents Edvards Sloka. Edvards šobrīd 4. ir iekļuvis ar šādu rezultātu pagaidām iekļuvis finālā, bet jāvien Olivers neparāda brīnumus un neapsteidz Edvards Sloku. Olivers Šēfers no Rīgas treniņšanas klubā. Un pagaidām tīri veiksmīgi. Skaidrs, kāda būtu viņa starpnišana ar Edvardu Sloku. Edvardam Slokam padalās ļoti laba iesdaļa. Un viņas laiks bija 56, 86, 11 vārtos. Un Olivers Šēfers aizšauj garām 12, arī lēnāks starpniņš 62.08. C1. Laivu klasē Oliveram nepadodās tik labi šajā straumē. Noldīt savu laivu. Kā viens laivu klasē veic labi braucienu, pavisam nedaudz pietrūk iekļūt finālā. Bet šeit nepadodās vairs tik labi Oliveram Šēferam no Rīgas airiešanas kluba. Līdz ar to Olivers ir kā noslēdzošais šīs dienas sacensību otrajā kvalifikācijas braucienā. Viņam jāapveic šis brauciens godam. Olivers Šēfers, Rīgas airiešanas klubs. Un C1 laivu klase. Ātrākais līdz šim Visvaldas Puputis 91.43. Kris Ozols 96.48 2 sekundē. Aivars Eiduks 101.66 un Edvards Sloka 113.87. Šāds ir neoficiālais finālistu laiki, neoficiālai finālistu laiki, un gaidīsim oficiālos rezultātus. Līdz ar to Olivers Šēfers veic vēl pāris vārtus šīs dienas kvalifikācijas braucienos un jau tūlīt finišēs. Līdz ar to tagad būs neliela pauzīte, kur sportisti gatavosies finālam. Un fināla brauciens sāksies 3:00. So final. I will wait for the finals. Tas ir pārbrauciens 43. sportistam, 43. Jūs piezīmēju. Iet uzbeigājiet. Tas dziglis tā. Deju. 10 vārtiem līdz 19 vārtiem. Un tā, Laužots nokļūst vārtos ļoti veiksmīgi pārvienamēt. Trasē ļoti uzmanīgi ir iesākus šeit, trešajā vārti. Interesanti, pilnīgi citā vārtā pirmajā un otrajā braucienā, un Laužot ir tiek ar viņiem galā. Tas prasa nedaudz laika. Brauc pa taisno Ugrisku un tiek uz 5. vārtiem. Nākās atkārtot. Laužot viņa brauciens iesācies visā veiksmīgākajā stilā, bet visām meitnēm vēl viss priekšā. Šī ir viena no tās atslēgas vietām. Ja šeit izdodas izbraukt veiksmīgi, tad jau aiziet pa veco trasi. Un kas jau 2 reizes ir braukt, atlēt vienīgi finiša sadaļā. Sadaļā no otrajā pusē, trases otrajā pusē no 16 līdz 19 vārtiem nedaudz izmaiņas, bet Laužot atgriezīsies jau ierastajā trasē, kur viņi ir braukusi jau 2 reizes. Un tūlīt skatīsimies, kāds būs viņa startnišs ar nelielo kļūdu 5.8. vārtu rajonā. Un startnišs 11. vārtos 65.16. Salīdzinot pirmā braucienā ātrākajām bija 50 sekundes. Un šeit Laura kļūdās pieskarās 2 sekundes sodu nopelnot, neizbrauc ar šo te čūsku pa taisnāko iespējamo trajektoriju. Laura Žodziņa no sporta kluba atvērs. Neiet tik ātri, kā gribētos. Iespējams pārāk ilgi nostājot uz startu. Jau atdzisusi, bet tās bišķiņ pārdegusi. Un brauc šeit pa taisnāko iespējamo ceļu, kas ir pietiekami pareizi. Un Laura Žodziņa sajauc variantu, pilnīgi griež uz citu pusi. Un atgriežas trajektorijā. Liepājas sporta kluba atvērs pārstāvē. Kā pirmā startē šajā finālā, arī šeit ieķerās atstraumē 18.19 vārtos. Un redzēsim, vai finišā pietiks spēki. Un arī šeit iznes viņu ārā no trajektorijas. Teiksim, ka nepārāk veiksmīgs starts Laurai. Un jau nākamā sportista Līsija Milno Sindī airiešanas klubā Igaunijā ir devusies startā.
Šeit nedaudz samiesnās, ir jāsaglabā šis te mājas kustības ātrums, lai precīzi tiktu uz 3. vārtiem. Un šeit noslīd Līsī uz 3. Lauris Žudiņš laiks 141.18 neoficiālais rezultāts. Un tas ir atskaits punkts priekš Līsī Mil. Arī viņa izbrauc ārā nepārāk veiksmīgi no 3. vārtiem. Ai, Un Līsī, aizbrauc ceturtajā garām. garām. Vienam no vārtiem nāksies atgriezties. Līsī nepadodās šī te čūska, bet ļoti veikli viņa atgriežas atpakaļ, tāpēc cīņa ar Lauru Žodiņu vēl turpināsies, jo visām abām šīm meitenēm ir vienāds kļūdas. Šajos te fināla braucienos netiek galā ar trases augšējo sekciju. Tās noteikti liek aizdomāties arī pārējām meitenēm, bet ja viss ir izdomāts jau pirms brauciena, tad visi skaits jābrauc tieši tā kā izdomāts, un Līsī Mil turpina savu braucienu. Un atgriežas trases sektorā, kas jau ir braukts. Teikt, šeit nebūtu jābūt lielām problēmām un izaicinājumiem, bet, protams, fināls uzliek savu slogu šīm te jaunajām atlētēm, un nevienmēr to ir viegli pārvarēt. Bet Līsī Mil brauc, gribēju teikt par taisno, tomēr nezinu, kāpēc griež atmuguriski, un zaudē atkal kādu sekundi pusotru. Un turpina savu braucienu aktīvā stilā. Redzēsim, vai viņi izdosies apteikt Līsī Mil, izdosies apteikt Lauru Žodiņu, kā viņi to izdarīja kvalifikācijā. Un šeit līdzīgi trajektorija ir nedaudz citādāk nekā Laurai. Varbūt pat ilgāk. Un Līsī Mil turpina savu braucienu diezgan veiksmīgi, izņemot šo te kļūdu trases augšējā. Līsī Mil 5. pēc kvalifikācijas. Un mēģinās pakāpties vēl kādu vietu augstāk. Ja vien pārējās sportistas nekļūdīsies ar lielām kļūdām, kā tas bija Laurai un Līsī, tad viņai būs sarežģīti pakāpties kādu vietu augstāk uz finālu. Bet arī šeit neliela kļūda Līsī izpildījumā 20. vārtos. Bet tikmēr jau nākamā sportiste 4. vietas īpašnieks pēc kvalifikācijas. Veronika Saličeviča Turbino, ļoti pieredzējusi sportists no Lietuvas Regātas kluba. Šeit redzam, cik precīzi iebrauc 3. vārtos, arī tiek labi ārā, nedaudz pieskarās, brauc atmuguriski uz 4. 5. Arī šeit kļūdās, nepārāk ātri viņai izdodas, bet pat taisno tomēr atmuguriski. Viss kārtībā tomēr ātrāk nekā iepriekšējām divām meitenēm. Šī viens tagad problēmas otrās puses finālistēm. Redzēsim, kā tad veiksies pirmajām 3. Bet pagaidām meitenes viss kļūdās šajā trases augšdaļā. Un vai kādai izdosies izbraukt ātri tiešām šo te trases sekciju. Arī Veronika 10. pieskarās vārtiem. Šeit brauc pa taisno, viņa izdosies arī šeit. Redzēsim, jā, tiešām griež pa taisno. Viss kārtībā, Veronika aiziet pa taisno, tieši kā tam būtu jābūt. Bet nedaudz kļūdas. Tomēr nedaudz kļūdas, Veronika neliedz parādīt labāko sniegumu tieši šajā trases sekcijā. Redzēsim, kā veiksies viņas konkurentiem. Šeit jātiek pāri. Šeit straumē Veronika iet pa vilni. Nedaudz aizķerās šajā te vietā. Nav pats ātrākais stils, bet tomēr turpin braucienu. Un tikmēr Līsī Mil zaudē Laurai Žodiņai. Trešā ātrākā laika īpašnieks. Nevienu sacensību uzvarētāju. Sporta kluba Atvars pārstāve Elzbeta Kurvina. Ir labi jāiekļaujas uzmanīgi pirmajos otrajos vārtos. Precīzi tiek uz 3. Jātiek ārā uz 4. Brauc atmuguriski 3. 4. Pat taisno tieši tā. Un ļoti labi salīdzinoši ar iepriekšējām braucējām. Elzbeta Kurvina arī šeit 7. ātri izrauj cauri, atbalstīt no krasta, turpin savu braucienu ierastais trases posms, Elzbetai viens brauciens. Labākais jāturēt, kas vienīgs arsenālā šobrīd, lai noturētos trīniekā, lai parasti pakāptos kādu vietu augstāk. Un šeit kļūdās Elzbeta neaizbrauc pa taisno. Nākās griezties atmuguriski, kas noteikti prasa no viņas papildus laiku un enerģiju. Elzbeta Kurvina sporta kluba Atvars, vai viņi izdosies pakāpties augstāk par 3. vietu, ko viņi parādīja kvalifikācijā. Neierast priekš Elzbetas, jo parasti viņa ir top 2 braucēji, vismaz top 2. To nevienreiz uzvarējis šajos braucienos, bet šobrīd lieta kārtība ir pamainījusies. Elzbeta Kurvina turpina savu braucienu samērā labi ar nelielām, bet tomēr kļūdām. Vai tās viņai ļaus finālā uzrādīt labāko rezultātu, redzēsim pavisam drīz. Vēl 2 meitenes pēc Elzbetas ir atlikuši. Elzbeta Kurvina pagaidām bez izteiktām kļūdām ar nelielām kļūdiņām un aizturēm. Bet redzēsim, ko rāda pārējās sportisti. Šobrīd pagaidām tīrs brauciens no Elzbetas. Un gaidām pavisam drīz mēs redzēsim viņas laiku finišā. Šobrīd 123 ir atskaits. Ilza Bieziņa U12 grupas pārstāve.
Tiešām ļoti labi pirmo braucienu aizbijuši, sāk ļoti uzmanīgi un varbūt pat pārāk. Jā, te jādod virsū viens brauciens, fināla brauciens, un Ilzei nekas cits neatliek, kā rādīt savu labāko sniegumu šeit. Redzam ļoti precīzi, izbrauc trešos vārtus un brauc atmuguriski 4., 5. pa taisno. Ilzei viss izdodas pagaidām labi pa nulēm, un nu jādod virsū jau zināmā sekcija. Ilzei jāatkārto šeit precīzi, 7. dod virsū, nezaudē pārāk ātrumu, un tīrs brauciens jāveic Ilzei, un precīzi tas ir viņas uzdevums, jādod ārā, jāspat pa taisno, vai izbraucies tāds pats kā pirmais brauciens pa taisno Ilzei, un tas arī izdodās, Ilze ļoti laidani šeit iziet pa taisno, un tomēr nesagriež, līdz pa nulēm viena neliela kļūdiņa arī Ilzei, arī ir atbalstītāji no krasta, Ilze Bieziņš, Valmieras sporta skolas jaunā sportiste, izbrauc precīzi 15. vārds, Trāstes lejas daļas sekcija ir Ilze stiprā puse, vismaz pirmā braucienā viņa veic ļoti labu lejas daļu. Ilze Bieziņa viņas startfiniša laiks ir 47,89, kas ir nedaudz lēnāk kā Elzbetei Kurvinai, 3 sekundes lēnāk, bet vai Elzbete būs ātrāk līdz finišam, to mēs vēl redzēsim. Ilze Bieziņa ļoti labi kvalifikācijā veic šo te pēdējo sekciju. Un Ilze Bieziņa labi tiek ārā no 20. Un uz finišu atliek tikai pāris vārti. Ilze Bieziņa no Valmieras sporta skolas ir gandrīz finišējis un gaidām rezultātu. Elzbetes Kurvinas laiks 98,90. Kāds būs Ilze Bieziņas laiks? Tūlīt redzēsim. Ilzei Bieziņai ieliks 50 sekundes un līdz ar to 155,44 ir viņas rezultāts. Šobrīd 4. ātrākais laiks. Un Mary Baker ir trasē. Arī ātrā igauņu sportis ļoti precīzi šeit brauc augšļā. Redzam, ka Ilze Bieziņa tomēr neizturēja šo spriedzi un kļūdījās 7. vārtos ielikt spiedzes ilu. Redzam, kā brauc Mary pa taisno tieši līderes cienīgs brauciens. Un šeit ļoti laba trajektorija uz 7. un precīzi. Labi tiek 8. vārtos izstāsta, ka Mary Baker ir apņēmis pilnu uzvarēt Gaujas kausā jau kuru gadu pēc kārtas. Vai tik pagājuši gadu nebija Mary kauss rokā? Un šeit brauc pa taisno, paskatās, vēl vairs nav soda, viss kārtībā. Un arī šeit brauc pa taisno, Mary Baker nospēc kā pirkt ātrākais startfinišs 11. vārtos 40,27. Mary iet uz labāko laiku šobrīd. The fastest split time in the gates 11:40. 27 is 4 seconds faster than Elzbete Kurvinai, gates number 11 for Mary Baker from Estonia, Pirta Club. We will see what will be the result of the finish, but until that moment, Mary shows a really nice and fluent run from Mary today. Final run, really nice one, very clean one and fast. We'll see what will be the finish time, but I'm pretty sure it will be really tight with the Elzbete Kurvina. And Mary Baker, 89.45, really tremendous time for today. Trasē devušies vīri. Vīri kā viens Dāvis Jozeps ir devies trasē, brauc šo trases sekciju, kuru vēl nav mēģinājis. Kā 12. kvalificējās finālam un nosots 3. vārtos. Brauc pa taisno tieši, kā to darīja Mary Baker, viss kārtībā. Dāvis Jozeps ar sodu tiek līdz 7. vārtiem, bet pagaidām pietiekami ātri. Un vai viņam izdosies pakāpties kādu vietu augstāk. Dāvis Jozeps no Rīgas airiešanas kluba ir pietiekami labi iesācis sekcija, kur bija izmainīta. Un jābrauc šeit pa taisno un ar iekārēniem, bet es tev viņam tas izdosies. Griež pa taisno Dāvis Jozeps un šeit izslīd Airis Dānim un viņš netiek uz 12. Izskatās, ka spēks viņam vēl pietiek, bet diemžēl šī te kļūdiņa liekas viņam uzrādīt labāko rezultātu, ko viņš būtu spējīgs. Dāvis Jozepa laiks arī startfinišā 45.14, kas ir atskaits laiks pārējiem sportistiem 11. vārtos. Airiešanas klubs jau nākamais sportists trasē. Tas ir Mārijus Vilkaitis no Regata kluba Lietuvā. He's in the course. Really nails it. Gate number 3. Do reverse in the gate number 4. But it goes really fast for him, despite of the reverse gates. Mariusz Vilkaitis lose control in between gates number 7
He returns to the course really nicely. Do the things in the gates number 10. And we'll see how will follow the gates 11, 12 and 13. Going straight away, Mariusz Vilkaitis from Regatta Club Lithuania. And he's good and split time 42.02. In gates number 11. It's the fastest time till this moment. It was also expected after the nice and fluent start of the course. Mariusz Vilkaitis going to the gates number 20 till that moment without big mistakes. He will be really nice and fast at the end session. And end part of the course he can improve his result as he was 11th after the first two runs, but unfortunately small mistake at gates number 21. Gates next competitor. Tas ir Attis Bērziņš. Attis Bērziņš ir startā diezgan uzmanīgi, sāk redzam, ka nedaudz ar tādu rezervīti iebrauc otrajos vārtos. Zina, ka viņš trešos vārtus ir brauc treniņā un šobrīd arī ļoti labi arī viņš paņem brauc par taisno. Un kļūdās šeit nedaudz kļūdās, lai saprast, ka brauc atmiņu riskē par taisno. Pieskarās ceturtajiem vārtiem un atgriežas trasē ar labu ātrumu Attis Bērziņš. Attis Bērziņš ūdeņu klubu pārstāvis. Ļoti labi atgriezies trasē. Un šeit pilnīga vienīgi grib ārā nedaudz iestrēgt šajā straumē, jo zaudē pareizo leņķi. Tikmēr Mariusz Vilkaitis 98.35. Līdz šim ātrākais laiks atbrauc par taisno. Ļoti sagriež katros no vārdiem. Pieskarās arī 12. Šeit neliela kļūda. Čūsku arī varēja nedaudz taisnāk, bet Attis Bērziņš turpina savu finālu braucienu bez lielām kļūdām. Un mēģinās tāpēc Mariusz Vilkaitis, kur laiks 98.35, Attis Bērziņš startfiniš 41.36 ātrāk nekā Mariušam Vilkaitim. 10 sekundi ātrāk, vai viņš būs ātrāks arī finišā, to mēs tūlīt redzēsim. Mariusz Vilkaitis 98.31 un kāds būs laiks Attim Bērziņam finišā, tūlīt mēs redzēsim. Mariusz Vilkaitis 98.35 un Attis Bērziņš tūlīt būs finišā brīvie ūdeņi. Veterāns no brīvie ūdeņu kluba ir finišējis. Zolīts ir startējis, Valmieras sports skolas audzēknis. Ugo Ment, kā man saka te, aizmugurē komentē. Ugo Ment labi iesāka šo te braucienu, precīzi piebrauc pie trešiem vārtiem. Labi tiek ārā. Un Mariusz Vilkaitis ir apsteidzis Attis Bērziņu par 1,57 sekundēm. Ugo brauc pa taisno. Atbalstīts no malas. Ugo sāc ļoti uzmanīgi un tad dos virsū. Es jūtu, ka Ugo ir iekarsis. Un ir gatavs dot grīdā. Uģis vai Ugo, kā viņa sauc no malas, brauks pa taisno. Ugo Jārcums, Valmieras sports skolas audzēknis, brauc pa taisno. Un vienkārši precīzi Ugo šeit izgriež un aiziet uz tālāk. Redzēsim, vai viņš apsteigs Mariusz Vilkaitis, Atti Bērziņu. Un tā Ugo Jārcums startfiniša laiks 44.45 nav ātrākais līdz šim, bet vai finišā tas saglabās šo tendenci, mēs redzēsim. Ugo ļoti labi iesāka, nedaudz lēnāk startfinišā nekā Mariusz Vilkaitis un Attis Bērziņš. Ugo Jārcums no Valmieras sporta skolas 17 vārtos bišķiņ zaudē pareizo trajektoriju, bet atgriežās trasē un jau 4 vārti līdz finišam. Ugo Jārcums Valmieras bērnu un sporta skolā. 9. pēc kvalifikācijas braucieniem, lai saglabās šo te desmitnieku, to mēs redzēsim jau pavisam drīz. Ugo Jārcums Valmieras sporta skola tūlīt finišēs. Ar nelielām kļūdām kvalifikācijā bija ļoti ātrs. Un šeit Mārtiņš nedaudz kļūdās pa zemu, iebrauc šajos trešos vārtos, zaudē kādu sekundi, bet brauc šeit pa taisno. Ļoti labi izdejošajos vārtos. Un Mārtiņš atgriežās jau trasē, kur viņš ļoti labi zina. Un ir gatavs dot virsū, jābrauc tīrs brauciens. Un jāuzrāda ātrs laiks. Tā redzēsim, kā viņam veiksies. 8. pēc kvalifikācijas šeit nedaudz nenokontrolē savu laiku, bet vienkārši ātrumā tiek ārā, saglabā šo laivas virzību.
Mārtiņš Macijausks. Un arī šeit Čūskā brauc pa taisno. Mārtiņš nodejo uz astes un aiziet jau uz trases otro sektoru. Mārtiņš Macijausks 38,75. Ātrākais startfiniša laiks 11. vārtos Mārtiņam. Mārtiņam jāsaglabā šāds pats temps un viņš noteikti pacelsies kādu vietu augstāk. Jālasa traume šeit nedaudz iestrēgās traumē, bet atgriežas trases trajektorijā. Mārtiņš Macijausks no Sporta kluba Atvars uzvarējis pirmajā sezonas sacensībās Iecavā. Ir sajūts brauciena garšu un šeit izslīd no trajektorijas un Mārtiņš, bet vai viņam pietiks ar šādām kļūdiņām, lai saglabātu augstu vietu, redzēsim Mārtiņš Macijausks Sporta kluba Atvars ir finišējis ar tīru braucienu un gatavs doties šajā savā fināla braucienā. Ļoti labā stilā izbrauc pirmos vārtus. Lieliski arī otros Mārtiņš Steinbergs no Valmieras Bērnvaldes sporta skolas ļoti labi izbrauc šo te startu un redzam, kā vienkārši piesmēja visus pārējos šajā trases sektorā. Redzēsim, kāds būs viņa laiks startfinišā. 7. vārtu lieliski. Mārtiņš saglabā ātrumu, viņam ir atbalstītāji. Jātur laivu stabili un jābrauc precīzi, jādomā ar galvu. Jā, ļoti labi. Mārtiņš šeit atpūšās. Redzēsim, kāds būs startfiniša laiks. Mārtiņš Macijausks bija lēnāks un startfiniša laiks 37,70 ātrākais startfiniša laiks līdz šim ātrāk nekā Mārtiņš Macijausks. Tātad potenciāli ātrākais brauciens līdz šim. Mārtiņš Steinbergs, vai viņš vēl veiks trases daļu tikpat labi kā augšu? Skatīsimies. Mārtiņš Steinbergs, Valmieras Bērnvaldes sporta skolas startfinišā 11. vārtos bija ātrāks nekā līdzinājais līderis Mārtiņš Macijausks par veselu sekundi. Un šiem te sportistiem sekundi ir ļoti daudz, nav viegli atspēlēt sekundi pustrasē, bet Mārtiņš iestrēgs 19. vārtos, jūt nogurumu Mārtiņš Steinbergs, vai viņam izdosies saglabāt koncentrāciju pēdējos 3 vārtos, un redzam, cik grūti nākās arī 20. vārti. Daudz laika tiek zaudēt šajos te vārtos. Šī te ir atslēgas sekcija, kā jau mēs secinājām kvalifikācijas braucienā, vai ar to būs gan, lai apsteigtu Mārtiņu Macijausku. Mārtiņš Steinbergs ir finišējis. Tik ļoti nepaveicās viņam beigās. Un redzam, kā Klaus Auznieks ir iesācis šo te braucienu ļoti labi. Redzēsim, kā viņam ies otrajā trasdaļā. Brauc pa taisno, ļoti labi notur savus laivas kantus. Viss kārtībā šeit. Auznieka. Klāva, Auznieka izpildījumā. Un šeit kļūdās Klaus. Kļūdās, nenotur pareizo kanti. Un zaudē vismaz pāris sekundes. Atgriežas trases trajektorija. Kāds būs viņa startfiniša laiks? Cik labi iesāka. Un fināli tomēr sastaroties neizdevās kāds. Tomēr visi kļūdās šeit. Kāds ir startfiniša laiks? 38,58, nedaudz lēnāks laiks kā Mārtiņam Macijauskam. Redzēsim, kāda būs viņa trases otrā daļa. Šīs startfinišs uzreiz parāda, kāda veids šie sportisti otro trases sekciju. Kā piemērs Mārtiņš Steinbergs 5 sekundes lēnāk nekā Mārtiņš Macijausks tieši vārtos no 11 līdz finišam. Kāds būs Klāva Auznieka rezultāts? To mēs redzēsim. 38,58 ir viņa startfiniša laiks, nedaudz ātrāks nekā Mārtiņam Macijauskam. Un pret savu komandas biedru tūlīt redzēsim, kāds būs šī te otrā trases sekcija. Sacenšās tāds mikro duelis Mārtiņam Macijauskam ar Klāvu Auznieku tieši trases otrajā daļā. Ļoti līdzīgs startfiniša laiks, burtiski 2 desmitaļas starpā un finišā Klāva. Mūžīgs stabils braucējs rādīs savu labāko braucienu šīs dienas Valmieras čempionāta finālā. Un šeit brauc precīzi, ļoti uzmanīgi iesāk. Tas ir Tārmo stilā. Un šeit varēja braukt tuvāk. Šī ir jau rezerve, kas ir uz robežas ar laika zaudēšanu. Un var tieši tā šeit nedaudz nenokoncentrējas. Tārmo Peikar pieskarās ceturtajam vārtiem apmēram 2 sekundes. Gaidām viņa startfiniša laiku, bet Tārmo Peikar vienmēr ir ātrs finišā, tāpēc nebūtu nenometīsim viņu no svariem. Un cerams, ka viņam izdosies labs brauciens līdz pat finišam. Un vai viņš pacīnīsies par labāko trīnieku šobrīd, to mēs redzēsim tūlīt pat. Šīs te pieredzējušais igauņu sportists, vai spēs parādīt zogus jaunajiem censoņiem, tas vienkārši kā tanki gāja šajā trases viddaļā. Un Tārmo laiks 41,96. Startfinišā daudz lēnāk, 3 sekundes lēnāk nekā jaunajiešiem. Bet skatīsimies, vai finišā būs tieši tāds pats rezultāts. Tārmo Peikar parasti brauc stabils brauciens, un tāpēc otrā trases sekcijā domāju, ka viņš būs gan ātrs. Un lai tomēr apsteigtu kādu no šiem jauniešiem, startfinišā 3 sekundes lēnāk. Bet šeit tīri laideri un tīri labi. Pēc kvalifikācijas Ozolnieks sporta skola. Leonards Pailsons.
Gaidām no viņa labu sniegumu. Šeit cik labi apgroz, bet paši straumi. Un pat taisno Leonards aiziet. Leonards izdara visu, kas bija darāms šāda sekcijā, kas ir izmainīta. Un šeit uzmanīgi ar seviem saglabā ātrumu. Leonardam pievienot fiziskā sagatavotība, lai izturētu šādu pašu tempu līdz galam. Pagaidām tīrs brauciens Leonards Pailsona izpildībā. Labi tiek ārā un 10. Saglabāt pareizu trajektoriju un iztaisnot šo te čūsku. Leonardu uzdevums. Leonards tiek uz pat taisno. Un tiek arī šeit ļoti labi. Leonards izskatās. Iet uz labu laiku. Viņa starpniņš 35-12 ātrākais starpniņš līdz šim apsteidzot visus līdz šim braucošās sportisti iet uz labākā laika. Īpašnieks šobrīd Leonards Pailsons saglabā šādu pašu tempu. Un šī pat ir brauciena noteikti nosamulēsies brauciena vadībā. Apsteigs Mārtiņa Macievs, bet kā viņam tas izdosies. Leonards Pailsons labi izbrauc temps un notur laivu perfekti. Un šeit apgriež bez liels kāns un tiek ārā Leonards Pailsons bez tīru braucienu. Vai uzlabos Mārtiņa Macievs rezultātu tūlīt redzēsim. Pavisam nedaudz Leonardam atlicis tīru braucienu veids Leonards. Ozolnieks sports skola 4. pēc kvalifikācijas. Un šobrīd Leonards Pailsons 80-03 laiks. Ātrākais apsteidz Mārtiņu pa 6. Pēc kvalifikācijas. Un aiziet trasē. Lignārds Laidiņš iesāk ļoti uzmanīgi vienu īrienu tiek ārā. Šāda sīta sekcija, kur un arī šeit Lignārdam izdodas ātri tikt ārā. Jānotur Stados ir viss kārtībā. Nokontrolā aizpiln jau nosit sodu šeit Lignārds. Un jāizslīd ātrums, jāsaglabā šeit Lignārds. Nekļūdās, kā tu izdarīji Klaus. Un šeit tiešām uzskrien nevajadzīgi 2 sekundes nopām. Lignārds Laidiņš, bet izlido vienkārši kā tāds reaktīva lidmašīna caur 10 vārtiem, 11 vārtos viņa startfiniša laiks ir 35-51, 4 sekundes, 10. lēnāk nekā Leonardam Pailsonam, tagad potenciāls, un iebraukt pirmajā trīniekā vēl joprojām ir, jāveic tikpat ātris, otrā trasa sekcija kā Leonards, tāda vēl ir iespēja. And he's really fast at the beginning, but small mistake in this gate number 3. He was really carefully there, not clean run till so far. Oh shit, this is mistake from Martin Becker. He returns to the course too fast in the gate number 7, so that's mean Leonards. Devies startā un dod virsū savu labāko braucienu. Kādā ātrumā vienkārši aprojā par štangai. Renaus Freis. Un šeit kļūdās Renārs Freis kļūdās un līdz ar to viņam ir jāveic atkārtot 3. vieta un jāturpina savus braucienus. Viņš var būt gan ātrs. Renārs Freis atgriežās ritmā, redzēsim, kāds būs viņa starpfinišs. Šajā starpfinišs būs kāds 3 sekundes lēnāk nekā esošiem līderiem. Vēl ir viss savā mājas, tas ir ar tik labu sākumu. Nelielu kļūdu Renārs Freis var. Šeit ļoti labi tiek ārā, redzam, cik ātri Renārs Freis. Šeit ir viņa mīļākā vieta, brauc pa taisno, jau griež. Redzam, kāds ir viņa starpfinišs. 41-30 sekundēs aiz līderu, vai tas būs gana, lai atspēlētos. Vismaz top 3. Top 3 viņš gribēs iebraukt. Renārs Freis ir gan ātrs, mēs to zinām. Renārs Freis kļūdījās startā, neutrēja arī viņa nervi. Tikmēr Leonards Pailsons tur īkšķus par Renāru, esmu pārliecināts. Līdz šim uzrādīs labāko laiku ar atrāvienu iemetot pārējiem saviem konkurentiem. Leonards Pailsons un Leonards Freis atgriež vienkārši, ka fantastiski. 20 vārtos, bet ar to būs gana. Lai pietuvotos labāko trīniekam, redzēsim Leonards Pailsons līderis, Leonards Laidiņš 2. un Renārs Freis. Kurš? Gaidām rezultātu. Renārs Freis apsteidz Leonardu Laidiņu. 4,44 sekundes zaudē Leonardam Pailsonam un ir 2. Un tikmēr jau trasē ir devusies C1 laiklases pārstāvja Ilze Bieziņa. Nemaz nebrauc 3. vārtiem, viņš tas kļūdās šeit augšļā, lai nopeln vairākus sodus. Un Ilzei C1 laiklasē tomēr laikam nav tik drosmes, tik daudz drosmes, lai braukt 3. vārtos. Un turpina savu braucienu Ilze Bieziņa C1 laiklasē nekā šiem te jaunajām sportiem, viss vēl ir priekšā. Un Ilze C1 laiklasē ļoti apšķīnās šeit trasa vidusdaļā. Ar labu kvalifikācijas braucienu viņš šodien pārsteidza skatītājs, trenerus un savus vecākus un iespējams arī pati sevi. Ilgu laiku turoties līderos kā viens slavu klasē meitenīm.
Nu, šobrīd Ilzei grūtākais posms. Vēl priekšā. Jāfinišē C1 laivu klasēm meitenēm. Gluži kā Leonards Pārelsons šodien sportisti mūs priecē ar izciliem braucējiem tieši finālā. Leonards Pārelsons un arī Pekars savās laivu klasēs bija lieliski. Un arī šobrīd Mērī brauc ar rezervi. Nelielu rezervi no 3. vārtiem 4. Un brauc taktisko iebraukšanu aptraumē, bet viss kārtībā. Mērī Pekara izskatās iet arī uz otru uzvaru C1 laivu klasēm meitenēm. Stabils brauciens. Un tikmēr jau finišējuši divas meitenes, Ilza Pieziņa un Veronika Saličievičīta Turbīnovas. Viņu rezultāti ir Veronika 156-17 un Ilza Pieziņa ar sodiem 231-79. Un šobrīd izskatās, ka atskaits laiks 156-17 varētu būt pa spēkām Mērī Pekara no Igaunijas. Un viņi tomēr būs ātrāk kā Veronika, ja vien neatgadīsies kaut kas ekstra. Neveiksmīgs. Šeit savu vecāku atbalstīt no malas. Mērī dodās pretī jau kārtēji uzvarai C1 laivu klasēm meitenēm. Skatās ļoti stabili un vienkārši šajos sarežģītajos laika apstākļos. Lieliski padodās šī trase. Mērī Pekara. Un lieliski arī 20. vārtī. Un tikai uz finišu ļoti stabils brauciens izskatās. Un Mērī Pekara dodās uz finišu bez lielām kļūdām. Un es domāju, nodrošina uzvaru C1 laivu klasēm meitenēm. Jaunais Valmierietis Edvards Sloka ir devies trasē, savā mājas trasē, sakos Aivars Edvards Krišovals līdz Valnes punktotis. Edvardam tiešām ļoti laba kompānija un Edvardam ir iespēja parādīt savu sniegumu šajā trasē starp šiem te trījiem spēcīgajiem ārotājiem. Krietniem vecākiem kā Edvards nedaudz pieskarās trešos vārtos un šeit izslīd no trajektorijas, bet atgriežas Edvards un turpina savu braucienu. Edvards Sloka no Valmieras bērnu un sporta skolas. Edvards Sloka. Pagaidām pietiekami labs brauciens un kodam nopilnīgi iet finālā. Edvardam šeit savā mājas trasē. Šis te jaunais Valmierietis noteikti nākotnē sagādās dažādas galvas sāpes vecākiem pieredzējušiem sportistiem. Šeit gribas pa taisno tieši tā. Edvards arī šeit brauc pa taisno tieši kā to dara kanājisti. Edvards Sloka Valmieras sporta skolā. Edvards ļoti labi veids šeit trases vidas daļu un teikt to pašu paveikt trases lejas daļā. Lieliski. Un šeit varbūt nedaudz pārāk augstu, bet Edvards griež lejā un aiziet uz 17. vārtiem tīri. Edvards Sloka, Valmieras sporta skolā. Vismaz 4. šeit ir Kaučkavas sacībās un reiz arī Valmieras čempionātā. Pagaidām tīrs un labs brauciens Edvarda izpildījumā. Un Edvards tomēr pieskarās 22. vārtiem, nopilnot 2 sekundes un jau dodās uz finišu. Šūpina ļoti laiku, kā parasti viss kārtībā. Un jau nākamais sportists trasē, Šaumens, a.k.a. Aivars Eiduks. Tagad trasē rādīt savu labāko vārdu sniegumu 2. 3. Otrajā vārds ievarēt brīnišķīgi Aivars Eiduks. Nonāks 3. vārtiem. Šeit arī ļoti labi, lai nedaudz iekarās šeit Astromē un brauc pa taisno tieši tagad būtu jāgāja Aivars Eiduks. Ļoti labi ir iesācis, redzēsim, mēs saglabāšu tempu un precizitāti. Vai ja tad te būs cīņa par pirmo trīnieku. Lieliski viņi padodās augšā un pārākie mīļas. Ir vairāk stabilizējuši, nevis vilkoši. Tāpēc Aivaram ir jādod. Varbūt gribētos. Aivars Eiduks. Brauc. Visko plāni, vai viņam izdosies. Aivars ieliecās tomēr vārtos un ļoti izglāda situāciju. Šaumens Aivars Eiduks tomēr parūpējās par kaut kādu asumiņu un labi tiek ārā no 15. vārtiem. Aivars Eiduks brīvo ūdeņklubu pārstāvis. Aiz ilga spēka Aivaram pietiek.
Bet viņš turpina savu braucienu. Viņš apteiks Edvards Loks un 20-33 vietējo balmīrieti. Pagaidām labs brauciens Aivar Eiduka izpildījumā. Ar nelieliem šovēm. Laiva šeit apstājās. Un tās noteikti prasa daudz spēku sāk no nulles šajos vārtos. Tas ir ļoti apgrūtinoši šajā otrajā sekcijā no nulles uzsākt un dabūt ātrumu tādu, kā tu sportisti vēlās. Tāpēc saglabāt šo te laivas kustību 19-20 vārtos ir ļoti svarīgi. Un Aivars Eiduks dodas uz finišu. Viņa start finiša laiks 43-45. But still he is fighting with the Aivars Eiduks, who is pretty fast also the second part of the course. So the time from the Eiduks is, the split is 43-45. But there was also a mistake from Visvaldas. And we'll see what will be the result of Visvaldas Pumputis at the finish. Do he will be fast enough to beat the Aivars Eiduks or not? I'm pretty sure it will be not enough to beat the Krishozos, who is nice, who made a nice run today in the C1 main class. And the result of Visvaldas Pumputis is 202.46, 109 seconds behind. There's a few 50 penalties in this course, I believe. And Aivars Eiduks is saving the second place of these competitions, and Edvards Loka moving to the third place. Congratulations for this young athlete. Because of mistakes of Visvaldas Pumputis, it was too big pressure in the final run, and the unofficial result is Krishozos, Aivars Eiduks, Edvards Loka. Žūst viss. Labi.